Ciemiņi. Labi ciemiņi. Labi sargā. Jā. Sargā māju kārtī. Viņa visu ielu sargā. Nu, te jau ir mūsu pasaule. Te šitā pusīte ir apdzīvota, bet tā labā pusīte jau tā. Tur jau vairs nav iedzīvotāju, bet šitā visa iela vēl ir aborigēni. Visi vietējie iedzīvotāji. Tepat kaimiņos ir tāda Nina, kas te ir dzimusi un izaugusi. Neaizmirstat apskatīties mūsu skaisto autostu. Autoostu? Jā, pieturu. Un cik te autobusi pa dienu te staigā? 3. autobusi. Tas 2 ietu nāk, bet viens nāk un un iet tukšā. Vakarā viņš atved, bet atpakaļ viņš iet uz pilsētu tukšā, neņem nevienu Par ko tad tā? Tā ir jauna Tā ir jauna ekonomika. kaut kāda tehnoloģija. Kur zeme ved malēniešiem gaismu, tur nekā nevar darīt. Malēniešiem savas gaismas nepietiek. Nu, mazs ciematiņš, mēs esam tādā kā bļodā vispār. Apkārt visur ir kalni, un ja no augšas skatās, tad mēs esam tādā kā iekritumā, tādā kā bļodā. Dibens bļodā. Vēvis tad nav liela. Tagad nogrieza mežus apkārt, un tagad mums ir gan vēji, bet kādreiz nebija. Kādreiz arī lietus, kā mums teica kaimiņš man te kalna galā, kas bija, viņš teica, baznīca jāuzceļ ir. Te visur bija dārzi, te bija apstrādāts katrs centimetris, milimetris, viss ziedēja un visu, cik jau tie vecie tagad velk, cik ir, cik spēj, tik ir. Te jau vairs cilvēku nekādu nav palicis pārsvarā. Kas ir tik privātie palikuši? Katrā māja pa 1, 2 vairāk nav. Kādreiz bija 5, 6. Te bija tas galvenais ceļš, kas un ražotne bija kādreiz ferma. Tur tagad tik tādas šādas ēciņas ir palikušas. Es sāku strādāt par zvērkopi un tā arī te strādāju visu laiku. Vienīgais mans darba vieta. Beigās, pāris gadus, es tikai drusku biju pa zvērkopību, ka te likvidēja Daugmalē pastrādājusi, bet praktiski pāri 30 gadi es nostrādāju te. Te jūs šeit esat dzimusi augusi? Es esmu dzimusi te un dzīvoju vēl te. Un mani vecāki un vecvecāki. Tagad drusku tur tālāk, tur cenšas taisīt bērzu audzētavu. Tā kā. Nopirka zemes gabalu tur tālāk. Viņi iesāka, ir gan pavasarī, visu vasaru viņiem ir jāstrādā cilvēkiem un tāpat jau ir, un tad viņi sapako un pircēji jau brauc pārsvarā rudeņos, pavasaros. Viņi iesāk tikai to ražotnīti. Visu laiku jau stāvē, kas tur ir viss tukšs, tur jau ļoti liela plantācija ir, bet tā arī vairs nekā te nav. Saimnieks tur bites. Tad, kad tās letes tukšā vietā uzcēla šeit audzētavas un mājas, no kurienes tos strādniekus ņēma? Tie bija kaut kur Sanāca no Krievijas vesti? Jā, nē, vietējie, apkārt jauni. Mēs arī, piemēram, mēs esam no Latgales nākuši, mani vecvecāki. Arī tā bija darbs, tur darba nebija un tā pa druskai nāca. Un tur jaunatne brauca un iesāka, un pēc tam sāka celt mājas, sāka dibināties ģimenes, un tā viņa daudzi nāca vispār, kas mācījās augstskolos pabeidzot prakses, kādas bija, es saku, agronomi, zootehniķi, būvniecības brigadi vadītāji, jo mums jau visi mehāniskā ceha vadītāji, visiem vajadzēja prakses, visi nāca, prakses bija, un kurš palika, kurš aizgāja. Viss jūsu albumi vai kā? Saimniecības arhīvs tas ir. Šitās ir pirmās mājas, kas bija sākumā. No 53. gada šitajā ezeriņa bija pa priekšu putnu pīļu ferma, un tur audzēja pīles, un pēc tam izveidoja zvērsaimniecību. Tie pirmie darbinieki. Tāds bija tas klosteris, ko sauca kopmītne, kur sākumā dzīvoja un nevarēja. Nebija dzīvokļu, bet visi nāca un netrūka tā darba spēka. Kāpēc klosteris? Tur vienkārši kas meiteņu kopmītne, klosteris.
Šitas pirmais Džodžs, pirmā mašīna, kas bija, kā transports. Tie ir. Tagad šito tikai vajag redzēt dzīvnieku brīvībai, kā es nes kaut ko. Aiz astes. Tā bija jādara. Tā ir tā pirmā brigāde un tādas bija 4. Šitai brigāde te jau ir tie šēdi, tie baltie. Te vaislas zvēri bija, tur jau atsēdināja kucēnus. Nu, bet cik tie 1000 dzīvnieku bija? Cik mums bija, laikam, ap 20 000. Nu, tad cik te cilvēki ziedu laikos dzīvoja apmēram? Kaut kur, jā, apmēram mazāk varbūt. Drusku mazāk ar bērniem uz vietas. Nebija jau kur dzīvot. Mums nāca vēl no malas daudz kas strādāt. Bija raukāja, vienkārši nespēja, nebija jau to līdzekļu, uz ko uzcelt tās mājas un visu. Pēc tam jau tā viss pamainījās un palika. Un tur ar lielām cerībām to jauno māju būvēja, tu? Nu jā, cerēja, būvēja. Domāja, te jau bija izvilkts ūdens, kanalizācija bija izvilkta, lai būtu centrāla apkure, bet tā viņa arī palika. Nepaspēja. Vairs nebija priekš kā celt. Kur tās sudrablapas un polārlapas? Arī uz Maskavu aizgāja tās ādiņas vai kur? Jā, viņas gāja pārsvarā uz Krieviju, bet bija arī, ka mēs vedam uz aukcionu, arī uz Londonu pakojam uz ārzemēm. Bet, daļēji pat arī, kā kur vajadzēja. Pieprasījums bija ļoti liels, jo Latvijā mēs esam tikai laikam 2 fermas, Gauja un mēs, kur audzēja lielus zvērus. Pārsvarā jau visur bija ūdeles. Mēs tikai specializējamies uz lieliem zvēriem, polārlapsa un sudrablapsa. Sudrablapsas, polārlapsas ļoti ēdelīgi. Turklāt ēdienam jābūt barojošam un daudzpusīgam. Kulināri tādēļ te labi amata meistari. Sevišķi gardums kaulu milti. Viss stingri normēts, citādi pie spožā akota netikt. Ko īsti tam lapsām deva ēst ikdienā? Subprodukti bija, tad bija kauli bija, kauli un subprodukti viss kopā, tā bija biezpiens, tā bija milti, tā bija saknes. Aknas dzirdēja. Aknas bija speciāli tajās laikos, kad pucēni bija, olas arī tajos laikos bija, piens bija toreiz, viss. Tās bija zivis, zivis es nepiemetu, reņģes, tad nāca mums saldētās zivis vagoniem, refrižeratoriem nāca. Un tur arī nāca varenas zivis, heki un visādi tādi, ko nemaz tā nevarēja nopirkt. Tad mēs tajā laikā tiem cilvēkiem, kas vagonus krāmēja, tad bija jau tie vagoni pa 4 bija, tad tur viņi bija ātri jāatbrīvo, tad tur brigāde viena strādāja, kas tur, un tad mēs te uz vietas cepam tās zivis un sūtījām uz Gulbeni, lai viņiem ir drusciņi arī štīmungu, jo taču 4 vagoni, tas jau bija daudz, 38 tonnas laikam bija vagona. Paklausoties to lapsu ēdienkarti, tur jebkurš pensionārs šais laikos gribētu palikt pa sudrablapsu. Jūs domājat, arī tajos laikos mums veda bērnu barību, veda to bišu maizi, ziedputekšņus veda, un tad gatavoja graudus, tādus ekstrūderī, tādi kā čipši, tagad tos pa čipšiem sauc. Un to visu lapsām? Viss lapsām aizgāja. Kas ar lucīšiem notika? Praktiski viņus zvēriem veda, bet viņi bija vaļēji mašīnā sabērti vai kastēs. Un tad bija atļauts zvērkopiem tās kastes, vienalga, kuram iedzīvotēm, bija atļauts no to viņus izšķirot, un tad cilvēki sanāca
Un tad pa kastēm tos rupjākos izlasīja, atnāca mājās, nomazgāja, iztīrīja, izsālīja, un tad žāvēja cepļi bija. Gandrīz pie katras mājas bija zivju ceplis. Nu, mēs vedām viņu valūtā, protams. Lucīši kļuva par augsts raudas kukuli. Kukulis. Labāks kā konfektes un labāks kā tortes. Un kotējās augstāk kā visas pīrāgi un tortes. Tur vajadzēja iesmērēt, tur noliktavās vajadzēja, tad būvmateriālus vajadzēja, tad to vajadzēja, tad ķieģeļus vajadzēja. Nu, visu, ko vajadzēja. Nu, un tad pa priekšu, nu, te tev prezentiņš. Nu, bet Letis vēraudzētāji, tas jau bija miljonārs sarakstā. Jā, tieši tā. Turība bija sava laika, jā. Nu, ko tie cilvēki toreiz par to algu varēja atļauties šeit? Oi! Skatos, garažas daudz sacelt. Pagādu mēs varējām mašīnu nopirkt. Tajos laikos tik mašīnu nebija. Bija jāstāv rindās, nu jā, bet tā bija. Tas tā bija. Tagad tu vari mašīnu ņemt, kādu gribi, naudas nav. Nu, tādīs juku laikos, jums ar tā darīja, ka daļu algas izmaksāja vai visu algu produkcijā izmaksāja? Visu maksāja. Katrai sievietei jau gribējās to, vismaz apkakli no tā. Nu, apkaklis, jā, nu, bet nē, īpaši jau. Nu, kādam varbūt kaut kas bija vairāk, varbūt no vilnas zeķītes un cimdiņu sadījām darbā, lai būtu siltāks, jo ziemas darbs tomēr augstumā nav atkarīgi cik plus vai mīnus 30. Bet visu laiku jāstrādā ir ārā. Jo viņš ir dzīvnieks, viņiem jau ir labi, jo augstāk, jo labāk. Kažo kādās nestaigājāt? Nē, bet mums arī laikam nebija pašiem, jo mums jau tas bija tā pieēdies. Kā saka, meistaram pašam nekad nekā nav. Tā apmēram mums bija. Bet veikalā cik tāda? Pa 120 lati toreiz jau bija latos. Daudz. Tā ir vesela mēneša alga. Protams, jā. Kā toreiz mēs teicām, vislielākā pensija 132 lati. Toreiz tu tikliņos nevarēji par to naudu. Ko tu tagad atnesīsi no veikala par tādu naudu? Neko. Tīkliņu, tukšu. Tīkliņu, jā, tieši tā. Jā, un tīkliņš arī vēl jānopērk. Vispār mums ir laimējās. Mums šeit laimējās. Ar visiem darbiniekiem, ar visiem cilvēkiem man jāsaka, bez cilvēkiem jau mēs te neviens nebūtu. Es arī nekas nebūtu, ja nebūtu bijusi tāds kolektīvs un visi bija virzīti tieši uz to, lai labāk strādātu, lai labāk saņemtu. Un direktori arī bija tādi nesautīgi, kuri nedomāja par savu kabatu un nedomāja par savām interesēm. Un jāsaka, nu tad man tikai pats labākais, kas ir palicis no savas dzīves. Kas šeit ir. Nu, protams, kā kopā dzīvojot, reizēm bija tāpat strīdi, nu kā sievas un visas ģimenes kopā. Tad sastrīdās, tad atkal salapsta kaimiņš kaimiņu aprunā. Nu, tas sadzīvisks jautājums. Cilvēki bija apmierināti. Viņi saprata, ka viņiem ir pa ko strādāt. Un gada beigās viņiem bija prēmijas un piemaksas pa labiem rezultātiem. Un tie bērni, viņi visi bija gatavi palikt te. Man meita arī tā bija. Viņa beidza vidusskolu un viņa aizgāja uz Maskavu mācīties zvērkopībā. Un pabeidza to veterināro akadēmiju, toreiz tur bija zvērkopju specialitāte. Un atnāca uz šejieni strādāt. Man nav kauns atcerēties, kāds bija laiks, tā mēs strādājam, un gods, kam gods, visi strādāja tā kā labi. Tā kā cik labi varēja, tik labi strādāja. Nu, šitā bija tā pirmā ēka. No šejienes Letis sākās no šīs ēkas, jā? Nu, var teikt, jā. Un tas ir tas bērnu dārs. Ļoti skaistā ēka, tur, kur es gāju. Kāds auklis? Bērnu dārza mamma strādāja par auklīti. Te jau arī bija ļoti daudz, kas bērniem sacelts un viss, ka mēs te gājam bērnu dārzā.
Jā, ēka tāda, ka... Ļoti skaista, ļoti saulaina viņa, ļoti saulaina ir. Un silta, feina, ļoti daudz atmiņu. Bet kādreiz te bija veikals. Kādreiz te bija veikals un tai vai pusī te bija ēdnīca. Te ļoti daudz visa kā bija. Mētpunkts, frizētava, viss bija. Bet nu dzīve kā gāja tā. Nu, bet tā viss vietējās sievas savu atšties kopā. Te jau nav kur vairs īsi. Nē, nu kā mums kādi pasākumi ir, kā mēs sājam kopā, ot uz Jāņiem sājam, tāpat kāds kaut kur atnāk, vai atbrauc uz to pašu veikalu, kā aiziet kaut kur kad uz dārziem. Veikals jāpagaidā kaut jā, kur jā, tieši tā. Dārzos satiekamies, ko aprunāties. Kas šeit kādreiz bija? Te bija kūtis. Tās ir kūtis tādas. Augšā bija sienas šķūņi un apakšā ir kūtis. Un kā viņu cēla, kā bija māja, tā cēla, jo cilvēki turēja lopiņus. Katram bija savu kūtiņu? Jā, cilvēki turēja lopiņus un bija visiem savi dārzi. Un tie uz muguras viss bija vienos mazdārziņos? Jā, šitien bija viss mazdārziņi bija. Palikušas dažas ābelītes vēl, kam ir viss. Mazdārziņi visur bija, tie lielie lauki, tie bija visi bija piestādīti zvēriem. Barību audzēja, i bietes, i burkānus, i kāpostus, i kartupeļus. Skatos, tā sēta tāda nopietna. Sēta bija nopietna, jā. Iz zemē ierakts un augšā. Nē, nu tāpēc, ka zvērs, ja izskries ārā, viņš jau varēja izlīst, visādi ir. Tāpat bija aktrises meža zvēri, kas ielīda kāda lapsa. Jo jau nav tik vienkārši noķert viņu, ka izskrien ārā, ka šī tāda teritorija. Tev jāsporto ir visu laiku. Jābūt formā. No, ar rokām ķēra vai kaut kā? Jā, bet mums ķeramie bija koks un speciāli pinam mēs paši tādas kā šaupelītes tāds. Ka tauriņtiņus ķer kaut kādus. Kur te no sievām bija skriešanas čempioni pēc lapsām? Kurš nu varēja paskriet? Visiem bija jāskrien. Kurš stāvēja aizsardzi kaut kur? Un kāpēc tu aizgāji nomes, ko? Vai tu istabā vispār biji? Tu biji vispār istabā? Nebija istabā. Nu, protams, ka nebija. Ar ko istabā? Jā. Kad tev 6 cilvēkiem var pariet tāpat un visu kaut ko interesanti izdarīt. Jā. Uz mājām jāiet ir. Formāli ņemot, Letis bija tāda padomju laiku zvēraudzētāva. Jā. Kāds tas gars valdīja cilvēkos? Tiešām bija tāds padomju gars tiešām te bija. Savā laikā, 57. gadā, kad represētie nāca mājās no Sibirijas, ieslodzītie un visi, te bija direktors, kurš pieņēma visus darbā un pateica, ka viņam nav svarīgi viņu politiskā orientācija, bet viņam ir svarīgi, lai cilvēki strādātu. Un te bija ļoti daudz represēto. Un tā kā teikt, ka tas lielais patriotisms. Padomju patriotisms. Jā, tas padomju, viņam vajadzēja būt, citādi nevarēja būt. Bet teikt, ka cilvēki ar saukļiem un tā gāja, nē. Un tikai tad, kad vajadzēja tur iesniegt tos, es biju partijas sekretārs un man bija ļoti bieži grūti iet pretim savai sirdsapziņai. Un tad, kad vajadzēja izvirzīt kaut vai tos pašus represētos, kas te bija nostrādājuši godam visu mūžu, viņiem pat darba veterāna neiedeva. To bļandu, piedošanu pa izteicienu, kuram nav nekādas vērtības, pat to neatļāva iedot. Bet tāda izsekošana vai kāda stučīšana, es nezinu. Un Jāņus mēs svinējam, visur teica aizliegti. Mēs tur Jāņu augšā kalnā taisījām ugunskuru un jāņojam cauru nakti. Mums neviens nejaucās un neviens mūs neliedza un neviens mūs nesodīja. Protams, tas ir padomju mantojums, bet tā ir
veselā paudze un vairākas paudzes jau 4. bija jau, viņa nekur jau viņa nepazudīs. Atmiņās ilgi viņa būs. Zēraudzētā tika slēgta. Kādas iespējas tiem cilvēkiem palika? Nenomirt badā. Tā saimniecība jau putēja pamazām. Viņa neputēja uzreiz uz dienu. Viņa jau pamazām sāka nikuļot. Jau tie bija 98. 9. gads, kad Krievijā sākās tā krīze un ēdām nebija nekādas vērtības, un tas dolārs kritās pa stundām. Līdz ar to pilnas noliktavas mums bija piebāstas ar ēdām. Reku ir tie 83. 84. tie rezultāti ir saglabājušies. 90. uzsāka rindu, 21 dzīvokļu māju te kaut kas. 90. 91. Krievijas krīzes štatu samazinājums sākās. Dabīgi tas viss sāka klibot un arī kvalitāte sāka klibot. Un mūsu ādas jau vairs netika līdzi skandināvu ādām. Un viņas jau arī nekotējās vairs tā kā somu un zviedru un tās ādas. Vien brīdi jau somu un dāņi gribēja kaut ko uzsākt. Jā, bet kaut kas te notika. Gribēja pēc starptautiskajiem noteikumiem, tur kādas prasības, lai varētu viņi attīstīt to zvērkopību. Tas viss bija saistīts ar tiem politiskajām lietām. Tur neko nevarēja darīt. Mēs bijām orientējušies uz Krieviju. Ja mēs nevarējām kotēties uz rietumiem, tur tāds liktenis mūs sagaidīja. Sākās tie visi šūpošanās laiki. Un dabīgi, ka tie, kuri atrada spēku un kuriem bija atbalsts, tie atrada darbu arī citur. Bet bija arī tādi, kuri vienkārši apmaldījās tajā juku laikos, ka nebija neviena, kas viņus stumda un viņiem māca. Jo tā bija, viņiem nebija tādas patstāvības. Viņi bija pieraduši, ka vienmēr viss ir, darbs ir, māja ir, siltums ir, strādāt viņi prata, bet viņi pazuda, un tad daudzi arī nodzērās. Kur tad tuvākais darbs? Gulbenē? Gulbenē. Zeltiņos varbūt tur katrs laikam ir. Tā jau nav nekur tuvumā. Jo mēs te bijām tā kā nostūrī mēs bijām. Mums bija sava republika. Tagad naudiņa, ko jau piešķir, ko tur daudz novads var, viņš ar savu, kā saka, iniciatīvu kaut kādu mūsu izdomas, un tāpat kā zīmi mums nomainīja. Ne jau pagasts, ne novads, bet cilvēki no malas, kas te dzīvoja, kas bērnību pavadīja pie vecmāmiņas un visur kur. Jā. Mums pagasta mākslas skola, viņiem tur ir mākslas studija, un viņi mums piedāvāja pagasts, un viņi noformēja mums ļoti skaisti vārdi uzrakstīti. Lai kalnu savos plecos nesam, viss vēl var labi būt, kamēr mēs esam. Ārjēls. Jā. Un bitītis tagad kā mums. Jūs domājat, ka viss vēl var būt labi? Kas viņa zina? Vienmēr ir jācer uz to labāko. Bet pēdējos gados 10, cik ir ienākuši dzīvot šeit? Te nav neviens, tagad nav jau sen. Vai, kur 10? Te jau laikam gadi 20, 30 vairs nav neviens nācis. Te vairs neviens nenāk. Un cik tagad ir iedzīvotāji? Mēs te vienreiz skaitījām, laikam uz vietas kaut kur 33 cilvēki mēs esam laikam. Vietējie šobrīd var vienu autobusā salīdzināt? Jā, jā. Jā. Tagad ieslēgsim vistiņām gaismu un tad čāpļosim brendiņu.
Mēs jau vēl kaut kā te turamies. Šogad pagājuši gadu ļoti skaisti Jāņus nosvinējam, pagasts palīdzēja tur pie jaunu. Sabrauca paudžu paudzēm, pa 3 paudzēm atbrauca, jo visus velk uz šejieni. Un visiem ir ko atcerēties. Reizēm atbrauc pat nepazīsti, jau visi ir izauguši, kas no šejienes ir aizgājuši, bet tāpat viņus velk, jo te ir ļoti daudz ko atmiņu labu. Es domāju, ka tagad tā neizklaidēs, bet toreiz mēs bijām te viena liela ģimene. Nu, bet jums nesāp sirds, ka tagad ir... Nu, bezmaz nevar jau vairs vārdā pieminēt tos padomu laikus. Nē, nu viss slikti jau nebija. Nu, tagad arī, daudz arī kas no cilvēkiem atkarājas. Nav jau tikai valdība vainīga vai kas. Cilvēkiem jau var paši. Mēs jau te arī, kas esam palikuši, kaut ko jau mēs darām, cīnamies. Un samīlējami. Jā, šitie te ir samīlējami. Mamma uztraucās. Brenda vairāk uztraucās. Jā. Kāpat tāpat kā skola tiek slēgta, tāpat atkal no kartes. Var izņemt no kartes, ko grib. Man ir karte no Zviedru laikiem, kur Letes ir jau apdzīvota vieta. Pārdzīvosim. Kādu jūs nākotni redzat tam visam? Es tomēr ceru, ka tie zēni, kas ir iesākuši tagad ar tiem bērnu audzēšanu, kas ir iesākuši, viņiem tikai sākums ir, ka viņiem būs nākotne. Nu, mums, paldies Dievam, vēl ir viss ūdens, ir elektrība, ir kanalizācija, ir. Mums pietiek, ko man vajag, malku, bet ja jau būtu centrāla apkure, tad jau vairs lauki nebūtu. Un jūs zināt skaistāku vietu pa Letēm? Nē. Un visi ar mīlestību brauc uz Letēm. Skrienam, jā. Jūs sev gribat oliņas uz mājām paņemt? Kas jūs pie šīs vietas notur? Nu, kur? Ir teiciens, kur tu esi dzimis, tur tu esi noderīgs. Kas te ir skaisti? Kā mums te trūkst? Nekā netrūkst. Laimīgi, jums arī laimīgi. Paldies vismaz Letes, cik ieceltas atkal saulītē. Vismaz pasaulē zinās, ka tādas Letes ir. Laimīgi. Vazājās. Es tev tur gaismu izslēdzu, viss. Labi. Tā kā tu... Labi. Viss izmazgāts, rīt tu varēsi savākt pārējo. Labi, paldies. Pa plauktiņiem sakrāmēt. Paldies. Redz, kā nevar no šejienes nemaz tik vienkārši aizbraukt.